Šogad Eiropas Savienībā ir sākusies jauna atbalsta programma, kas paver plašas iespējas piesaistīt finansējumu kultūras nozarei, tā skaitā starpvalstu sadarbības projektiem un filmu veidošanai. Ir atvērta jauna kultūras atbalsta programma Radošā Eiropa, kas apvieno divas līdzšinējās programmas – kultūru un mēdīju. Un tas atbalsts ir paredzēts kultūras sadarbības projektiem starp Eiropas Savienības valstīm. Un otrā šajā mēdīs pusē tiek atbalstīti filmu veidošanas projekti. Finansējumam var pieteikties juridiskas personas, kultūras organizācijas, biedrības, nodibinājuma, valsts un pašvaldību iestādes un komercsabiedrības, bet ne privātpersonas. Kultūras projektos jāpiesaist arī partneri, citu valstu kultūras organizācijas. Taču, ja pieteicējiem ir grūtības tos atrast, programmas koordinētāji ir gatavi palīdzēt. Latvijas pusē tā ir laba iespēja veidot starptautiskus projektus, parādīt savus māksliniekus, kultūras pasākumus ārvalstīs, atvest uz šejieni, viesizrādēs, kādās turnejās, ceļojošās izstādēs citu Eiropas valstu mākslinieku darbus. Pirmie projektu iesniegšanas termiņi jau ir aiz muguras, interese bijusi liela, bet rezultāti būs zinām tikai vasaras vidū. Nākamie termiņi paredzēti oktobrī un novembrī. Tiem tuvojoties, Radošās Eiropas birojas sola organizēt seminārus, kuros varēs uzzināt sīkāk par projektu iesniegšanas tehniskajām niansēm. 7 gadiem līdz 20. gadam programmā Radošā Eiropa ir pieejami gandrīz pusotras miljārds eiro. Tā ir summa, kas attiec uz visām programmas dalībvalstīm, uz Eiropas Savienības valstīm, arī uz Balkānu valstīm. Programmā piedalās arī Gruzija, Moldova, Turcija, Norvēģija, Islanda. Tas sloks ir drusku plašāks par Eiropas Savienības valstīm. Iepriekšējā atbalsta periodā no 2007. līdz 2013. gadam finansējumu saņēma vairāk veiksmīgi Latvijas kultūras projekti. Piemēram, filma par Alvi Hermani saņēma finansējumu, lai varētu tikt izrādīt vairāk Eiropas valstu televīzijās. Sīkāka informācija par programmu Radošā Eiropa atrodama Kultūras ministrijas mājaslapā, Nacionālā kinocentra mājaslapā un programmas Radošā Eiropa biroja mājaslapā.